Iznācis lauksaimniecības nozares žurnāla Agrotops augusta numurs. Tajā lasiet: komercmakšķerēšanas zivju audzētavā Sillakas audzē 6 sugu zivis – foreles, storis, karpes, samus, pālijas un tilāpijas. Izrādās, par kaitēkli bieži uzskatītā parastā spīļaste patiesībā medī ābolu tinēju un citu tauriņu kāpurus, barojas ar laputīm, labblusiņām, citiem kaitēkļiem un to olām. Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacijas ieteikumu ganāmpulka veiksmīgākai apsaimniekošanai. Starp daudzajiem dabā sastopamajiem medojošiem augiem ir nektāra augi, ko audzē īpaši bišu ganībām, piemēram, facēlija, gurķu mētra, daglīši, zilā ežziede, sirdsmātera un citi. Selekcijas institūta lauka dienās zemnieki izvērtē jaunās šķirnes, kā arī iepazīstas ar jaunāko audzēšanas tehnoloģiju izmēģinājumiem, lauksaimniecības tehnikas ražotāju aktuālākie piedāvājumi. Tas viss un vēl daudz kas cits noderīgs jaunajā Agrotopa numurā. Žurnāls Agrotops katram zemniekam un lauku uzņēmējam.